Ko solījām, izdarījām? Šī laukā, man liekas, viņi bija rezistentā jau, ja, šeit pēc analīzēm. Ja. Graminicīdu uz viņu vairs nestrādā. Un jāsaka, kad arī saimnieks teica, nebūs. Man liekas, ka nekas te nenotiek. 99,9% tas ir fantastiski, ja, bet mēs arī priecāsimies par 90% efektivitāti. Bet ko mēs darījām? Rudenī skraidījām visu laiku ar termometriem, bakstījām, gaidījām, kad būs tie 10 grādi, ja? Es sveicināti, Latvijas mācās šīs sezonas jau 3. epizodē. Šodienas tēma atkal vienīgi labi nezāles, bet vairāk jau mūsu Latvijas risinājumu rezultātu apskata. To arī kopā Ģirtu un Arti mēs arī apskatīsim 2 rapšu laukos. Seko līdzi. Jā, es nenoliekšu, bija mazliet bažas, jo produkts ir jauns un nevienmēr viss strādā tā kā mācību grāmatā, bet jau tajā brīdī, kad šie augi vēl izskatījās nosacīti zaļi, tā sajūta, ka tu plūc un viņš notrūks, un tu redzi, ka tas nebūs dzīvotājs, bija ļoti, ļoti labi. Tā kā šoreiz jāsaka, ka rezultāts pārsniedz ekspektācijas vai gaidīto. Es ar piekrītu. Patīkams pārsteigums, ka apgāzu visu to skepsi un piesardzīgumu, ka vai tiešām varētu būt tik labs rezultāts. Trešajā sezonas pirmajā epizodē es solīju, kad jūs vīri atvedīšu uz tā paša lauku, kur mēs bijām pagājušā gada septembra nogalē, ja nemaldos. Atgādiniet, ko mēs šeit uz tā lauku izdarījām un kas bija par to problēmu un apskatām rezultātu. Konkrēti šeit, laikam mēs pat rapsi īsti neredzējām, viņš kaut kur apakšā bija, bet šis ir lauks, kur ir ļoti, ļoti daudz airenes un tieši rezistentās airenes, un jāsaka, ka tas bija vienīgais tāds lēmums pamēģināt jaunu produktu, kurš Latvijā nav bijis, paskatīties, vai tas tiešām var kaut ko izdarīt pie tik ļoti piesārņota lauka. Jā. Tika veikts Novakerbas smidzinājums ar absolūti reģistrēto devu ar 0,42 kg uz hektāra, un tādu gaidījām. Un jāsaka, kad arī saimnieks teica, nebūs. Man liekas, ka nekas te nenotieks. Ja, rudenī tā tas arī bija, un arī pavasarī vēl tās, jāsaka, bija tāds varbūt ne pilnīgi spilgti zaļš, bet zaļš bija, un tad ar katru dienu, ar nedēļu situācija patiesībā izveidojas tāda, kāda šeit ir. Mēs redzam rapsi, un mēs redzam apakšā sienu, jā, kas ir airenes siena, kūle, jā, ar sērkots viņiem nespēlēsimies. Un jāsaka, ka rezultāts ir ļoti, ļoti apmierinošs. Protams, mēs atrodam kaut ko zaļu. Mēs, protams, atrodam kaut ko zaļu, bet jebkuram herbicīdam, ja efektivitāte ir virs 90%, tas ir ļoti, ļoti labi. Ja mēs atceramies, cik šeit bija zaļš, tad ir 99,9 noteikti, jā. Tas retais audziņš palicis. Atradīsim mēs noteikti arī kādu kontrolīti, tad varēsim paskatīties, jā. Arti, varbūt parādi mums, kā tā darbīgā viela, kā viņa ir nostrādājusi, kāds tas mehānisms un kā tur tas viss lēnām process notiek. Te vēl redzēt, te varbūt vēl kā, lai pasaka, mirst, jā. Jā, rudenī bijām uz lauka. Viss bija smuki zaļš, arī pirms sniegiem. Tā iedarbība vispār redzēt nevarēja pēc zaļuma. Tagad sniegs ir nokusis, laiks ir silts, lielums ir siens. Daži augi vēl ir zaļi palikuši. Ja mēs izraujam ārā to augu, viņš mirst nost joprojām. Tā lapa ir zaļa, bet apakš viss ir atmirusi. 99,9% tas ir fantastiski, bet mēs arī priecāsimies par 90% efektivitāti. Airene, tā ir augoša problēma, un ne tikai airene, arī tās pašas lāčauzes, un mums ir jācīnās jau ļoti saulēcīgi ar to visu. Tie skatītāji, kas nav redzējuši rudens sēriju, aizjām līdz kontrolē, kur nedaudz vienmēr smidzinātāji maza kļūdiņa, kā būtu, ja nebūtu lietots šis te herbicīds. Tas ir tas, ko mēs sagaidītu, un airene ļoti dzīvelīga. Principā pavasarī, kā būtu, ja nebūtu lietots šis te Novakerbs, vai pavasarī kaut ko varētu vēl darīt? Airenē, vismaz ar tik tuvu efektivitātē pie 90. Šī laukā, man liekas, viņi bija rezistentā jau, ja, šeit pēc analīzēm. Ja. Graminicīdu uz viņu vairs nestrādā. Un pie tam arī pat nav rezistentā, izņemot Centurionu vai Vekstadim. Pārējiem graminicīdiem efektivitāte ir vāja. Te mēs paliktu pie šī paša lielā tāda paklāja. Te ir pazaudēta raža,
Sēklu banka būs Sēklu labā. banka atlikušiem gadiem un investīcija auga aizsardzības līdzekļos, herbicīdos, Turmākajā mūžīgi desmitgadē. mūžos. Jā, tā kā, jā. Ja, nu, te mēs redzam, ka te saknes ir ļoti spēcīgas jau tā airenē, ja te viss aug, viss notiek. Un viņi ļoti strauji tagad ies uz augšu. Ļoti strauji. Dzīvabīgi ir. Nu, šeit arī kur ir izdzīvojusi. Jā. Nu, var redzēt, jaunā saknīte aug. Jā. 3 mm Bet, salīdzinām savstarpēji, jā. Kas ir mazs nīkulis tāds vai veselīgs. Mirs varbūt, jā, tu iespējams, jā, un tas Jā, arī nenomirs, viņš novājināts un raps iespējams arī, kad labāks sējums viņš nomāktu viņu. Šeit būs ļoti jādomā, ko darīt uz priekšu, jo tas nav viena gada pasākums. Tagad izskatās ļoti skaisti, ko ir paņemts, jā, bet skats, ka mēs nevaram rapsus pēc rapšu audzēt un varbūt cīnīties ar šo problēmu. Nu, tas būs jāturpina arī kviešos. Un, protams, arī jāizvēlās kaut kādas zināmas, citas varbūt tehnoloģijas. Nekustināt augsni, mēģināt sēt ar tiešo sēju, lai no to apakšas banku nevilktu uz augšu. Tā kā tas ir tāds tiešām ļoti, ļoti komplekss pasākums, ar ko ir jāstrādā. Šis bija arī lauks. Mums vēl viens rapšu lauks šodien padomā ir. Cerams, ka tas ir labāks. Raps ir labāks un efektivitāte, cik es zinu, ir tieši gandrīz tāda pati. Tā kā braucam apskatāmies otru rapšu lauku, kur bija vairāk skarne, rudsmilga un cits vienīglap nezāles. Kā tur nostrādājas ir novakar preparāts. Aizbraucam. Jā, šis te kompleksā pieeja jādomā, gan augu maiņa, tas ir absolūti laikam vitālākais, jo ir diezgan skaidrs, ka ar šo te lielo graudaugu īpatsvaru, šīs problēmas jau arī ienāca pārsvarā iekšā, jā. Iepriekš standarta problēma bija rudusmilga. Bijām iemācījušies jau tik ļoti veiksmīgi to visu galā, tad pēdējie gadi tas mums ir tāds viss jauns izaicinājums. Es arī braucot tā domāju, laikam jau nav vairs tādu vieglo viendīglapu nezāļu. Visas ir kļuvušas par problēmām. Ja kādreiz, likās uzlikt graminicīdu un viss tika kontrolēts, jā, varbūt kādreiz maura skareni palika, bet tagad visas šīs te nezāles ir kļuvušas par problēmu nezālēm. Esam uz rapšu lauku, kur pagājušajā gadā bijām, un šajā laukā gan nav airenes problēma. Šeit vairāk bija rudsmilgas skarnes, protams, arī kāds ziemas kviezs palicies. Pastaigājot, gandrīz neredzu nevienu vairs nezāli, tikai rapsi. Kāds ir jūsu viedoklis uz šī lauka, ko jūs esat redzēt? Jā, Oskar, paldies. Te tiešām efekts ir ļoti labs. No viendīglapiem praktiski neko, bet, ko mēs arī pārunājām jau sākumā, arī tā otra darbīgā viela, kas ir Novakerbā iekšā, tā arī savu darbiņu ir izdarījusi un notīrījusi arī tās daļu divdīglapu nezāļu, jo laikam tik sterilus, ja tā var teikt, rapšu laukus es neesmu redzējis sen. Ir patīkami. Mēs braucām mašīnu arī par to runājām, tad arī likās, ka jābūt arī šeit visam ir labi. Un skats ir labs, jā. Protams, tas bišķi apbēdināši, jā. Tas rezultāts ir, viņš nostrādājis tām nezālēm, kas ir šī brīdī dīgušas, jā. Sēklu fonds ir pamatīgs, jā, un rudenī te nāks tev kvieši, un mums jāturpina viss darboties. Vispār nezāļu cīņa jau no rudens atkal, jā. Tas ir nebeidzamais stāsts, un visu laiku katrā kultūrā mums ir jāpiedomā pie tā. Nevajag paļauties, ka pašlaik ir notīrīts un ka viss būs kārtībā. Uz ziemas periodu arī, kad sniegs kusinos, braucām regulāri garām pārnājām, ka kā būs, nesam tiešām laba lauka. Un 29. oktobris, kad šeit tika braukts, jā, tā ir vieglāka zeme, to var atļauties vēlu, tā mums bišķi bail, vēlās braukšanas, bet man liekas piekritīsiet, kad jo vēlāk brauc, jo efekts labāks bija, vai ne? Iepriekšējā laukā bija 19. 20. Jā, arī bija labi, vai ne? Kā ja miglotājs prausas nesals ciet, miglojumi. Turpinam cīņu ar viendīglapu nezālēm. Tas nav tikai vienā kultūra augā vienu gadu, tas ir komplekss jautājums un noteikti sekosim līdz viendīglapju problēmām arī turpmāk.